Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies šovakar kopā kādu tēmu. Kārtis grib mums kaut ko vēstīt. Par sirdslietu. Par sirdslietām. Par sirdslietām, kur notiek spēles. Spēles ar sirdslietām. Kur nav patiesas attiecības, bet šūpojas. Bet attiecības šūpojas. Nepatikšanas. Vai bērnišķīgas. Jā, par attiecībām mēs varam ļoti daudz runāt. Un šī tēma ir tik plaša, jo katram cilvēkam, vai ne, ir savas situācijas. Jā. Tā. Un lai to vinnētu, lai būtu kā vinnētāji šajā situācijā, izstāstīs kādu vēstījumu, lai nebūtu ciešanu, lai būtu labklājība. Tas, ko patiesībā vēlamies. Šeit vientuļnieks. Es paskatīšos nākošās kārtas, kā reizēm ir svarīgi pabūt vienatnē. Bet šajā gadījumā ja cilvēks ir ilgi viens, tā tad ir kādi bloki. To grib pateikt. Tad ir kādi bloki un no ārējās apkārtnes ir ietekme. Ja cilvēks ir viens. To visums, Dievs, augstākie spēki. Stāsta un virza. Te ir svarīgi ticēt Dievam. Nevis apkārtējiem. Jā, Degons saka niezert no informācijas. Nevis no apkārtējiem jāietekmējās, ja veidojam mēs attiecības, bet ir svarīgi ticēt augstākiem spēkiem, kad ir kāds lielāks. Es nevaru pateikt, kurš kam tic, vai tic savam augstākajam es, vai ne, kaut kam tic, un kad tas virza mūsu spēku uz priekšu. Tāpēc ir svarīgi ticēt pašiem sev, sajust sevi, jo tikai mēs tās atbildes zinām iekšēji, kā tās attiecības veidot. Bet reizēm mēs esam nomaldījušies, katrs esam ieguvuši savas pieredzes, jau punus, un tad sākam neticēt sev.
tādēļ, ka kādam mēs nepatīkam. Un kāds ir iegalvojis, ka vaina ir mums. Bet patiesībā nē. Ir svarīgi ticēt sev un just sev, kas patīk, kas nepatīk, un pašam būt sev noteicējam, iet, sev rādīt ceļu, sajust pēc sajūtām. Kādas ir vēlmes, kādi ir mērķi. Kā iepriekš arī man bija video, ka daudz mēs neredzam, kādas zīmes mums norāda augstākie spēki, visums. Jo it visā, kur mēs ejam, mēs atspoguļojam sevi un varam saprast, vai mēs esam uz pareizā ceļa vai neesam uz pareizā ceļa, bet tur vajag pabūt pašiem ar sevi, saprast sevi, un tad tās zīmes nāks ceļā un sapratnes par tām zīmēm. Jā, un svarīgi virzīties galvenais uz laimi, prieku, uz gaismu, uz to, kas patīk, kā saule spīd, kur ir skaidri un gaiši. Tur ir svarīgi virzīties. Bet mēs parasti, neparasti, bet katram savi uzdevumi izvēlamies. Ja mēs esam izvēlējušies, tad mēs kādu laiku tur iestikstam. Tas nav tik vienkārši pēkšņi arī mainīt, vai ne, to situāciju, kā gribētos, un kad nav tikai no mums atkarīgs, vai ne, ka tā situācija ir arī no otra cilvēka atkarīga. Bet ir jāmāk to izbeigt, vienoties, civilizēti un situāciju mainīt. Vai kopā, vai atsevišķi. Tas būtībā man vairāk ir parasti par attiecībām, mīlestības attiecībām, bet tas attiecās it visās attiecībās. Mēs taču it visu izvēlamies tas, kas mums uzrunā vai neuzrunā. Tāpat kā arī video, vai ne? Tik daudz tai video taisa, ir tik daudz meistaru dažādu, un taču mēs izvēlamies tas, kas mums pie sirds, vai ne? Jā, iet uz prieku, nevis kas nav skaidrs, kur māna, kur nav tā, kur mums liek šaubīties, kur nepatikšanas, bet vilina. Un tās jau ir atkal mūsu, piemēram, atkarības, ar ko jāmācās tikt galā. Varbūt ir tāda vēlme, vienalga vai no, piemēram, labs darbs, kur ļoti labi maksā, vai ne, liela alga, kas apmierina, bet nav jauks kolektīvs. Vai mēs ilgi tādā nostrādāsim? Nē. Vai arī ir partneris, ideāls, vienkārši ideāls, ja, kā mūsu, bet viņš nesaka taisnību, kaut ko noslēp. Jā, attiecībām jābūt skaidrām, ja mēs gribam justies laimīgi. Tā, man spīd šādi. Tāda sirsniņa. Ja mēs gribam būt laimīgi, tad visam jābūt skaidri un gaiši un atklāti, bez spēlēm, bez šūpolēm, bez visādiem tsunami. Un tas ir jānovērš, jāattīra.
kā es teicu arī citos video, tas ir ļoti plaši varam runāt. Katram cilvēkam ir sava situācija, arī dzimtā ir savi scenāriji. Un tad varat pavērot, piemēram, kā jūsu senči ir dzīvojuši. Tad aptuveni jūs variet saprast, kā jūs paši dzīvojāt, vai arī kā jūs bērni var arī iestikt attiecībās, kad dzīvo tādas pašu scenāriju. Un jūs variet palīdzēt, ka viņiem nav jādzīvo tā kā senčiem. Viņi var mainīt, viņi ātrāk var aptvert, saprast, noskaidrot, kopā aiziet pie speciālista, pie kāda tarologa vai psihologa, vienalga, kur kauča palīdzību ņemt un tās attiecības uzlabot, bet kopā. Un ja atsevišķi pārisies, tad nebūs sapratnes savstarpējās. Un tāpat kā ir pret negatīvu, kā kurš strādā, cits ar talismaniem, cits ar vasku. Tas nenozīmē, ka tagad mēs visu dzīvi, kad mēs tikām maģiskajā ietekmē, atvainojos, neļauj runāt kāds, un mēs tagad visu dzīvi tik liesim vasku, bet tas ļoti var palīdzēt kādreiz. Jo, ja, piemēram, ir slikta veselība un nevar saprast, liekas, analīzēs tas neuzrādās, bet tāpat ir sliktas sajūtas. Tā ir negatīva ietekme no ārpuses, un te var palīdzēt vasks, piemēram. Un vai arī paši strādājam ar tām pozitīvajām afirmācijām, jo kas ir svarīgi? Kā mēs ceļamies, ar kādu domu mēs ceļamies, kā mēs nolēmām dienu nodzīvot pozitīvi vai ar problēmām, tad izvēlamies pozitīvu enerģiju vai negatīvu. Kā mēs ar kādu domu pieceļamies no rīta, ar prieku, ar smaidu, vai nē, vēl jāpaguļ, vēl, lūk, tas it visā. Un tāpat arī, protams, kāda, mēs ar tām, ko es gribēju pateikt, mēs ar tām metodēm strādājam tik, kamēr mēs savai domāšanai palīdzam, viņu ievirzam pareizajā virzienā. Tāpat kā arī, ka iet pie psihologa. Ko psihologs palīdz? Palīdz pareizā virzienā domāt. Nevis cilvēkam palikt tajā negatīvā, vai ne? Tāpat arī šeit, bet tarologs ar kārtīm, vai ne? Vai, kā sauc cilvēkus ar kārtīm, kas orakuliem. Es ne tikai ar taro strādāju, es ar visām kārtīm strādāju. Lūk. Un šeit var dziļāk saskatīt tad problēmu, kur ir problēma, ko vajag novērst. Un tad var strādāt tikmēr, kamēr cilvēks jūtas labi. Nav, ka tagad katru reizi jāsteigā pie dziednieka. To cilvēks pats pēc savām sajūtām izvēlēsies, cik vajag palīdzību, cik ilgi viņš ies uz tiem seansiem vai konsultācijām vai skatīsies video. Bet, piemēram, speciālists, viņš var atšķirt video, kur skatās, kas attiecas. Ir kaut kas attiecas tieši uz jums. Bet, ja skatās, izliek konkrēti, tad konkrēti var pateikt, kura tieši situācija ir uz jums attiecās.
Jo, piemēram, kad citreiz arī jūs dzirdat, ja, kad jūs varbūt šogad sagaida bērnu, būsiet gaidībās, ja, bet, tik tiešām ne jau visas būs gaidībās. Lūk, jo skatās dažāda vecuma sievietes, vai ne? Tāpēc, tad, kad konkrēti, ja aiziet pie speciālista, tad vairāk var palīdzēt. Lūk, tāpēc arī ir iespēja izvēlēties tagad mūsu laikos, vai ne, kad ir tik daudz speciālistu un var izmeklēt sev labāko, uzticamāko. Lūk. Jā. Un man pat ir tāds novēlējums mammām, kas skatās, jūs dalieties ar saviem bērniem. Man pašai ir meita, 27 gadi, mazbērni, un viņa ļoti priecājas, kad mamma kaut ko izstāsta, kad mamma ir atklājusi šādas visādas nianses, jo vai mums kāds stāstīja, kā ir jāveido attiecības? Vai mums stāstīja, ka ir no svara kādās enerģijās atrodas vīrietis un sieviete? Un kāpēc tad ir tās nesakritības? Neviens to mums nestāstīja. Tikai tad, kad šitā mamma izbaudīja pati uz savas ādas, tādā veidā viņai arī radās šitādas spējas, ko var dalīties ar jums. Lūk, un tiešām silti iesaku pabrīdināt savus bērnus, kad ir no svara, nevis pieķerties tam pirmajam partnerim, bet izvērtēt, kurš ir piemērotāks jūsu bērniem, kas stāstat. Un tāpat kā arī agrāk, vai ne, kāpēc, kad bērni nolēma apprecēties, salauzties, viņi gāja atļauju prasīt pie vecākiem vai vecvecākiem. Un tas ir ļoti svarīgi un svētīgi, jo tas stiprina, tas dod pozitīvu enerģiju. Un tas pāri stiprina viņu mīlestību vairāk. Tas ir ļoti no svara. Lūk. Un tad viņiem neuzklups no malas kaut kādas negatīvas ietekmes, tad, jo viņi būs stipri, jo viņus atbalsta, un viņi paši tad pārliecinātāki, abi divi, kad vecāki viņus pat atbalsta. Bet daudz arī ir pāri, kur vecāki, piemēram, neatbalsta, tam pārim iet ļoti grūti noturēties, saturēt to ģimeni. Lūk. Tāpēc tās ir viss enerģija. Kādu enerģiju mēs ieliekam attiecībās, ar tādu mēs strādājam, dzīvojam. Lūk. Jā. Ko tālāk? Jā. Tad notiek, lai nenotiktu manipulācijas. Visas manipulācijas ir jānoņem. Nedrīkst. Bailes. Ja esam tādās bailēs, vai jāmanipulē, tas enerģiju pazemina, vibrācijas pazemina. Un tur jau tās maģiskās ietekmes tad pievelkam visas nepatikšanas. Ir jāmeklē tas gaismas stariņš tuneļa galā, kā iziet no tām situācijām, kas maldina, ir ļoti svarīgi. Lai nebūtu noteikti bēdās, lai
neiestrēgtu. Lai nebūtu tā, ka nezinu, kur vispār doties, ko darīt. Jo bēdas pievelk vēl grūtāku situāciju, tad sajūta ir tāda, kad vispār bezizēja un nezini, kur doties un uz kuru pusi. Spēks. Jāatrod spēks un enerģija. Spēks, ko grib pateikt. Sots. Jā, tad ir jāatrod liels spēks, ja tā noticis. Ja, piemēram, nav patiesie partneri satikušies, ir radušās nepatikšanas, sarežģījumi, konflikti lieli, tad ir jāatrod kādam no pāra liels spēks, lai no tā dzīves posma negatīvā aizietu un šo situāciju mainītu pilnīgi uz citu pusi, uz pozitīvu. Jo mīlestība dod enerģiju, iepriecina. Tad mēs kļūstam varenāki, varošāki, priecīgāki, spēcīgāki. Mājas ir tad vajadzīga. Mājas ir jāsargā arī no ļaunām acīm. Ir jābūt saskaņa, jo, ja būs saskaņa pārim, viņi būs stiprāki un viņiem nebūs jābaidās no tā, ka kāds viņus mājās apskauž. Bet, ja kāds partneris ir vājāks, tad otrs partneris visu izvilkt nevarēs. Tad radīsies, šķopīsies attiecības. Ir jābūt abiem vienotiem. Un, ja tā nav, varbūt ir iespējams vienoties un tās zināšanas abiem meklēt. Jo cik cilvēku, tik viedokļu. Varbūt daudzi pāri izšķirās, bet daudzi pāri nolemj tomēr mācīties un kopā tās attiecības saglabāt. Mēdz būt dažādi. Svarīgi saprast, nebūt melos. Te tā kā dzimta, te vairāk, ka dzimta stipra un dzimta var pateikt to taisnību. Vajag ieskatīties pagātnē to scenāriju un tad var atšķetināt situāciju, kā iziet no tās. Ieraudzīt taisnību. Ja tā noticis pārim, lai aizietu no dusmām. Arī meklēt zināšanas, atvērt to grāmatu, ka tā nav jābūt. Protams, tas ir dabīgi, jebkurš mēs dusmojamies, bet mēs to kontrolējam. Mēs ar dusmām nekaitējam otram. Nevienam. Lai otra veselībai tas nekaitē. Visas emocijas ir veselīgi izdzīvot, ja tas ir ar mēru.
dzīve. Un ko dzīve? Un dzīve parasti brīdina. Dot tās zīmes. Ja grib pāris situāciju uzlabot, ja neiet tā kā rutīnā. Vienkārši dzīvi dzīvo. Ir eņģeļi arī, kas palīdz, var nākt palīgā. Ir tāds teiciens, kas meklē, tas atrod vajadzīgās zināšanas. Un tāpat arī ar talismaniem. Mēs taču strādājam arī nevienmēr. Visu dzīvi to talismanu nesāsim. Bet visādi gadās situācijas. Mēs tikmēr, kamēr mēs nostiprinam savu enerģētiku. Kamēr ar domām mēs saprotam, ka neviens mūs nevar no malas ietekmēt, ja mēs paši to neatļaujam. Mēs bijām psiholoģiski vājāki, šaubījāmies kaut kur par sevi, un tāpēc to negatīvu mēs pievilkām paši sev. Un tā bija mums tā kā mācība. Lūk. Tāpēc ļoti svarīgi ir mūžu dzīvot, mūžu mācies, būt pozitīvās enerģijās un palikt savā labklājībā, noturēt to savu labklājību. Tas ir jāmācās pa dzīvi. Jābūt kā lapsiņām, ja arī no viltniekiem jāaiziet. Jāmāk atšķirt viltniekus. Tāpat kā arī es pēc savas pieredzes, es kādreiz dzīvoju tā, izturējos pret cilvēkiem tā, kā es gribēju, lai pret mani izturās. Tagad es godīgi pateikšu, es izturos tā, kā pret mani izturās. To man dzīve mācīja. Vienkārši nebija variantu savādāk izdzīvot. Tā, jā, vienkārši dzīvi tā, izturēties. Tā kā pret, kā lapsa, kā pret jums, tā jūs pret cilvēku. Tad jūs būsiet uzvarētājs. Nav variantu tādu, tas taču īstenībā loģiski, vai ne? Es biju ļoti naiva un bērnišķīga tā domājot. Es atceros, kad es domāju, ja es būšu slikta tā, tad es slikts cilvēks. Un dzīve mani mācīja, ko? Tieši saskāros ar to savu to negatīvu, lai mani izvelk beidzot no manīm ārā arī to manu tumšo pusi un pasaku savu vārdu. Jo tas jau ir, kāpēc mums ir tumšā puse vajadzīga. Tā ir mūsu aizsardzība. Lūk, tikai to vajag kontrolēt. Tas notiek dabiski. Es domāju, dusmoties, tas ir slikti. Tad esi ļauns cilvēks. Tas bija man kādreiz. Tagad es saprotu to, ka visu var ar mēru. Un vajag. Lūk. Ko mums vēl pateiks? Kaut ko vēl. Jā, un tad būs pārmaiņas. Un saskaņa. Ir jāmeklē tās dziļās gudrības, un dzīve jau būs māca. Un tādā veidā mēs atrodam tās atslēdziņas. Lai to smago likteni mainītu. Jo dzīve jādzīvo laimīgi. Mēs paši to izveidojam, piekrītam tad tos smagumus nest. Tādēļ, kad neesam pietiekami drosmīgi, lai kaut ko mainītu. Jā,
Jo ir kaut kādas atkarības, ir kaut kas ērti, kad to situāciju nemainam. Tāpēc ir tās tā kā bailes. Jā, un uztraukumi, raizes pievelkam, nevis dzīvojam pozitīvā un labklājībā. Lūk, šodien tāds vēstījums mums saruna ar kārtīm. Padalieties jūs savās domās ar komentāros. Un līdz citai reizei.